Aiziet! Esat sveicināti Riharda tehnikas segmentā, un šodien mēs turpināsim likt Nintendo Labo. Rihards tehniķis. Un vislabākais vēl pie tam. Tie, kas skatījās iepriekšējo sēriju, zina, par ko ir runa. Mēs liekam Nintendo Labo komplektiņus, un iepriekšējo reizi mēs salikām šīs te smukās kartona klavierītes, kuras man pārsteidz tā, ka es biju gatavs ņemt šos te kartons un turpināt vienkārši locīt un locīt, kamēr visi komplektiņi mums ir salikti. Un tie skatītāji, kuri nesaprot, kas notiek šajā video, iesaku noskatīties mūsu iepriekšējā, kur mēs tad izstāstam, kas ir Nintendo Labo, un drusku pastāstam arī par pašu Nintendo Switch. Atgriežoties atpakaļ pie šī Nintendo Labo komplektiņa, mums reāli ir palikuši tikai 3 lielie objekti, ko salocīt, kā arī viens mazais. Mums ir mocīts, mums ir māja, mums ir fishings, un tad palikuši RC mašīnītes, kuras vajag tikai 10 minūtes locīt, un to gan jau mēs ieliksim pēdējo kā rezumē video. Bet jautājums ir tāds, ko tad mēs locīsim šajā sērijā? Un tas būs mocīts. Let's ride! Pag. Man liekas, es drusku pārspīlēju. Es taču cimdiem nevaru neko salocīt. Ņakā būs karsts. Un saulēniem neko neredzēšu. O, tā jau ir labāk. Un tāpat kā iepriekšējā reizē, mēs vienkārši paņemam izvēlamies to, ko mēs gribam salikt, tātad mocīts, kur tad mums parāda gala rezultātu, un viss, kas atliek, laikam jau ir atkal sakot instrukcijām. Veram vaļā mūsu labo kasti un aiziet! Atšķirībā no klavierītēm mums ir tikai 5 solīši, kas mums šoreiz ir jāizdara. Kā arī šim komplektiņam, tad vajadzēs visādas gumijas un visādas citas lietas pielīmēt klāt mūsu mocītim. Un kā pirmais solis, tad mums ir kreisais rokturs. Nu, tad ņemam rokās kartonu un cerams, ka pēc pusotras stundas mums būs gatavs motocikls. Un pirmais solis mums ir gatavs. Kreisais rokturs, kas mums apmēram aizņēma 9 minūtes. Tā kā ejam uz otro soli. Otrais solis tad mums ir uztaisīt labo ručku. Un atkal pēc instrukcijas sekošanas otrais solis mums ir gatavs, un pēc 10-12 minūtēm mums ir labā ručka gatava. Trešais solis mums ir uztaisīt tātad motocikla karkasu. Atkal ņemam kartonu un mocam. Ko jūs gaidījāt? Šī motocikla kartona karkasu mēs būvējam apmēram kāds 15 minūtes, un rezultāts mums izstāsta apmēram šāds te. Šai brīdī esam tikuši līdz pusē, un varbūt ir laiks atpūsties un aiziet apstīties, kas tad mums notiek maratonā. Ceturtais solis mūsu kartona motociklam ir tātad tur, kur mēs lejam degvielu un, protams, dashboards. Kartona motociklā benzīntverkne un dashboards sataisīt bija diezgan vienkārši, un tas aizņēma apmēram kaut kāds 10 minūtes, un beigās mēs jau varam gandrīz braukt ar moci. Vai nav aizraujoši? Un tad pēdējais solis ir, mums ir jāpievieno mūsu joycons un mūsu switch mūsu mocītī. Esam ievietojuši mūsu switch iekšā, tagad ņemam ārā joycons, sākam ar kreiso, slaidām vienkārši iekšā un taisam atkal visu ciet. Tad to pašu daram ar labo joyconu. Un mūsu kartona motocikls ir gatavs spēlēšanai. Tas nozīmē, ka esam gatavi iekarot pasauli. Start the engine. Mēs esam pirmie! Jauns rekords! Un pats spēlīt mums piedāvā ļoti daudz opcijas. Tātad mums ir 3 līmeņi, kuros mēs varam spēlēt parasto Grand Prix, Beginner, Intermediate vai Advanced. Tad, protams, mēs varam izvēlēties sarežģītību, nomainot ātrumu, cik apļus mēs vēlamies tad braukt katrā no šīm trasēm. Un, protams, tā nebūtu Nintendo spēle, ja mēs paši nevarētu kaut kādas trases taisīt, tāpat kā šeit. Kā tad mēs kontrolējam šo kartonu kastīti? Ļoti vienkārši. Mums ir podziņi, ar ko mēs ieslēdzam mūsu dzinēju. Un viss sāk vibrēt. Tad mums ir rotācija, mums ir bremze un pēdējā lieta mums ir pīpināšanas poga.
lai sāktu braukt. Mēs tā kā īstam mocim vienkārši ņemam un griežam. Stūrēm vienkārši griežot pa labi, pa kreisi skatoties ekrānam. Tāpat kā klavierītēm, arī šeit ir Discovery modes, kur tad mēs varam iepazīties vairāk ar mūsu mocīti un, protams, salocīt ekstra kartons jaunām aktivitātēm. Tā nu beigās izskatās mūsu Nintendo Labo motocikls, kas ir salīdzinājumā klavierēm. Šo uzbūvēt bija daudz vienkāršāk, jo nebija tik daudz maz detaļas, kā tas ir klavierēm ar viņu klavieru taustiņiem. Protams, motociklu braukšanas spēle varbūt nav pati interesantākā, bet es ceru, ka nākotnē Nintendo izdomās, kā šo te visu izmantošu šito te arī kādās citās spēlēs, nu, lai tam kartonam tā dzīvot spēja ir ilgāka. Vēl viena lieta, atšķirībā no klavierītēm, šoreiz man tā tehnoloģija tik ļoti nepārsteidz, jo, mēs zinām, ka tas ir gyroskops. Bet vai ir fun? Nu, ir gan. Nu tā, mums ir palikuši vēl 2 komplektiņas, ko salikt. Makšķerēšana un mājiņa. Jūs varat izvēlēties, kuras liek nākamo. Un kā jau parasti, paldies, ka skatījāties, un es ceru, ka jums patiks šis video. Un tad jau līdz nākamajai tikšanās reizēs.